Jā, šodien 87. psalms no Dieva vārda. Jā, īsais lūkšu, jā, paldies Tēvs. Paldies, ka ticība Tev no kaut kāda plika ticība atkarīga no mūsu darbiem vai no kaut kādas mūsu pūlēšanās. Nezinu, cik mēs daudz meditējam, cik mēs daudz darām kaut ko vai izstiepjamies, saraujamies. Paldies, ka ticība Tev ir radikāli atšķirīga no vispārējā, kas ir uz šīs pasaules. Un paldies, ka tā ir bāzēta dažādos Tavs pierādījumos, jā, ka Tu esi gan vēsturiskos, gan arī mūsu dzīvēs Tēvs. Ka Tu apliecinies, ka Tu parādies uzticams, jā, ka Tu maini mūsu sirdis pirmkārt, kur mēs katrs pats sev esam pirmais par liecību, jā. Kur Tēvs Tu esi izmainījis mūsu sirdis, pārveidojis mūs, kādi mēs nebijām. Un tā ir lielākā liecība priekš manis, jo man būtu vienalga, kaut vai man visus pasaules pierādījums rādīt, ka Dievs ir. Bet kaut kā, es nezinu, kāpēc tas man tā neinteresē, bet varbūt tādēļ, ka man ir vienmēr bijusi tā pārliecība, ka garīgā pasaule eksistē līdz ar to, kāpēc, lai Dievs būtu vienīgais, vai ne, mūsu radītājs, un kāpēc, lai Svētais Gars būtu vienīgais. Protams, ka viņš nav vienīgais, bet viņš ir vienīgais patiesais Gars, vienīgais, no kura nāk visi svētā gara augļi, viss, ko vispārējie grib piesvienāties sev, bet tā nav. No viena cita gara nav šie augļi, un es to varu apliecināt. Kāda tā ir uzvara, kāds tas ir atvieglojums. Jā, Svētais Gars velc mūs tuvāk patiesībai. Jā, velc mūs tuvāk visam tam, kas nāk no Tevis, kam ir jārealizējas pie mums. Jā, lai viss, kas stāv ceļā, kas ir no mūsu pašu puses, varbūt kāda lepnība, varbūt kāda neļaušanās, varbūt kāda tāda līdz galam, tāda bārenības, kaut kāds gars, kas šķiet visiem citiem jā, bet man nē. Jā, lai nekas šāds nestājās ceļā, mums piedzīvot Svēto Garu un iet kopā ar viņu katru dienu, jā. Svētais Gars arī esi klātesošs un palīdz mums lasīt Dieva vārdu, atklāj mums to, atklāj mums, kāds ir Tēvs, kāds ir Jēzus. Jā. Āmen. Astoņdesmit 7. psalms, Cijānas godība, Koraha dēlu dziesma. Dievs tā kunga pilsēta ar dibinātu svētiem kalniem, tas kungs mīl Cijānas vārtus. Vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem, varenas lietas stāsta par tevi, tu Dieva pilsēta, Sela. Rahabu un Bābeli es pieskaitu zemēm, kas mani atzīst, arī Filistiju, Tiru un Etiopiju, ikvienu, kas tur ir dzimis, bet par Cijānu var sacīt, ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstākais ir to nostiprina. Tas kungs skaita, kad viņš pieraksta tautas. Šis ir tur dzimis. Kā dziedātāji, tā dejotāji dzied par tevi. Visi mani avoti ir tevī. Visi mani avoti ir tevī. Jā, Tēvs, lūdzos, ka mēs arī katrs viens varētu dziedāt un slavēt tevi un apliecināt, ka visi mūsu avoti ir tevī, Tēvs. Jā, es lūdzos, ka kādi mūsu avoti nav kaut kur tā kā uz šīs zemes vai dažreiz ir tādas dažādas nastas, kāpēc cilvēki nevar aiziet brīvībā, vai tas ir kaut kādas tādas važas, vai tās ir važas ar nepiedošanu, važas ar kādu
nemīlestību, kur tā ir bijusi ar vecākiem, ar vecvecākiem, ar draugiem, ar kādām vietām konkrētām, ar kādiem pārdarījumiem, jā. Tēvs, lūdzos, ka Jēzus vārdā viss šīs važas var krist, un mēs varam dziedāt un slavēt un teikt, visi mūsu avoti ir tevī, visi mani avoti ir tevī. Jā, Tēvs, tevī, jā, ka to mīlestības saņem no tevis, kā no tevis, un kad es to saņemu arī no līdzcilvēkiem, es zinu, Tēvs, ka tu esi tas, kurš man ir svētījis ar šiem cilvēkiem, tu esi tas, kurš mani nodrošina. Es zinu, kā ir, kad ir savādāk, es zinu, jā, un es zinu, kā ir pilnīgi cita realitāte vispār. Kā var dzīvot tik dažādās realitātēs vienā pasaulē, vienā dzīvē. Jā, un Tēvs, paldies, ka mēs varam dzīvot šādā realitātē, kur visi mūsu avoti ir tevī, un palīdz mums būt ar pateicīgām sirdīm. Jo mēs pavisam noteikti varētu būt arī citā realitātē. Tēvs, lūdzos arī, ejot zem tavas svētības rokas, ka mēs neaizmirstam tev pateikties. Varbūt mēs nezinām to, no kā tu visi mūs pasargi. Kā būt, ja mēs neietu ar tevi kopā, mēs varam viegli palikt nepateicīgi, viegli sākt zūdīties, viegli teikt, es gribu vairāk, es gribu vēl to, man nav tas un tā mūžīgi. Es lūdzos, jā, ka mūsu dvēseles var ieiet šajā mierā, šajā apsolītajā zemē, Tēvs, tevī, kas ir, jā, būtībā tāds miers, jā, miers, kas nav atkarīgs no kā, es nezinu, ne no tā, kas mums trūkst vai vēl kaut kā, bet tas ir miers, tā ir tāda sakārtotība, jā, ka mēs dodamies, Tēvs, pie tevis, ka mēs ejam, vadam šīs dienas kopā ar tevi, ka mums nav vairs tā kā jāmeklē, jāmaldās. Jā, Svētais Gars vadi katru vienu šajā dienā, piepildi ar savu spēku, ar savu atziņu, un pie Jēzus mēs varam satvert tavu roku arī šodienā, kur tu mums pasniedz šodien. Svētī mūsu tikšanās, svētī mūsu ceļā, svētī mūsu izejot un ieejot, lai mūsu kājas ir apauts ar miera evaņģēliju kurpēm, ar pestīšanas bruņu cepuri, ar patiesības jostu, ar taisnības vairogu, ar garu zobenu. Jā. Jēzus vārdā. Āmen.